Sveiki visiem! Tā ir vēsa, augsta februāra diena, bet tas neapstādina mūs no treniņu uztaisīšanas. Mēs neatļaujam sev nekāds attaisnojums, pilnībā nekādus. Sigulda aizrauj. Sigulda iešās spēks ir tieši tā. Esmu pamanījis to, ka treniņi būs tā kā pārliecība, tāda konfidence, kurā ziņā, ja tu aktīvi un regulāri trenējies, tavu pārliecība pilnībā viss vienkārši skaidra, ka tu uz augšu tajā treniņiem, tu arī tikai trenē disciplīnu, trenē savu fizisko sagatavotību. Es tagad braucu uz CSDD teorijas eksāmenu, un es jums gribēju vienu lietu pateikt. Pārliecināties, lai jums līdzi ir medicīniskās palīdzības apliecība. Tāpēc, kad man bija tā, kad es aizbraucu pirmajā reizē, mani vienkārši nepielēja pie eksāmenu. Tāpēc, kad man nebija šīs apliecības un nepieļauju tādu kļūdu, kādu pieļauju es, un paņemiet līdzi apliecību. Jā, cerēsim uz labāko un noliksim eksāmenu. CSDD teorijas eksāmenis nokārtots. Tikai viena kļūda. Un jā. Ļoti liels atvieglojums. Nice. Šis ir visiem, kuri liek vai plāno likt B kategorijas apliecību. Nepadodies. Es zinu, ka nav viegli. Nav viegli iziet cauri visām tām nodarbībām, visiem kursiem, visām medicīniskajām, bet vienkārši nepadodies un ej uz priekšu, pabeidz, izdari, neizmet vējā naudu, pabeidz. Esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka viņi iesāka, viņi ir izgājuši tik daudz, iztērējuši tik daudz naudas un beigās vienkārši aizgājuši prom un nepabeidz tā arī. Vienkārši turpina braukt ar trolejbusu un autobusu katru dienu, bet neesi viens no tiem. Tic sev un izdar to. Cīnies. Dabū tiesības. Tas tev dzīvē ļoti noderēs. Uz automātu nekārto. Tāpēc, ka dzīvē arī gadās daudz situācijas, kur tev dzīve vienkārši piespēlēs to, ka tev ir jābrauc ar manuālu ātrumu kārbu un tev būs automāta tiesības un vienkārši nevarēs braukt. Tāpēc manuāli. Es ceru, ka tev šī diena bija ļoti laba un es ceru, ka tu šodien izdarīji labas lietas un izdarīji to, ko tu vēlējies izdarīt. Un es novēlu tev sasniegumus arī rītdien.